Mēs dzīvojam godīgākajā un sakārtotākajā valstī pasaulē. Kamēr citas valstis vēl no mums mācās, mēs jau esam iemācījušies, kā visātrāk un kvalitatīvāk salabot ceļus. Tikai mūsu vīrieši skrien vakara krosu, lai paspētu iegādāties savu iemīļoto dziru. Un tikai mūsu valsts sievietēm ugunsgrēks asociējas ar izklaidi, nevis traģēdiju. Mūsu valsts bērni ir vienīgie, kuri pārzina lamu vārdus 3 valodās. Tā ir Latvija, bet tomēr mūsu Latvija. Esam ieradušies Siguldā, kur kāda jauna youtubere veido savu jauno video. Čau, te Santija! Šajā video es jums parādīšu savu sporta rutīnu, jo man patīk sportot. Kā jūs redzat, man ir pietiekami daudz muskuļu. Jā, un tāpēc jums parādīšu, kā es sportoju. Jā. Pirmkārt, ir nepieciešams ērts sporta apģērbs. Lūk tāds. Otrkārt, daži man iemīļotākie vingrinājumi. Treškārt, par godu veiksmīgam treniņam es dejoju priekadēju. Ceturtkārt, ir jāatjauno savu organismu enerģijas rezerves, tāpēc pēc treniņa es parasti apēdu 1 čipšu paku. Šī bija mana sporta rutīna. Ceru, ka jums patika. Spiediet like šim video un šērojiet viņus visu apkārt. Ar jums bija Santija. Čau! Kā šitās patiks mazajām meitenītēm. Tālāk dodamies uz Zilupi, kur jaunajam šoferim apgūt iemaņas palīdz iejūtīgais autoinstruktors Sergejs, kurš nesen uzeicis alkohola atkarību. Šodien pie viņa mācīsies jauniņais Jānis. Sveiks. Jānis, ja? Sergejs. Jā, Sergejs. Es būšu tavs instruktors šodien. Ļoti jauki. Nu ko stāvam šādā saulaina dienā? Tad lecam iekšā braucam. Nu, kaut kāda pieredze tev ir bijusi ar mašīnu braucot? Nu, ir jā, bieži sanāc. Pie stūrs, ja? Nu, jā. Nu, tā jau tu visu proti, tad slēdz mašīnu iekšā un aiziet braucam. Ar pogu kaut kā. Ko tu aiztiec? Pilnīgs lohs, esi reku ir atslēga, paņem, pagriez un darbini iekšā. Un tālāk. Viss. Sākam braukt. Liec ātrumā iekšā un braucam. Ko tu te čakarējies? Tu pats cilvēki, es teicu, ka tu māki braukt, bet tu braukt nemāki. Ko tu mani te kaitini? Davai sākam no jauna, slēdz mašīnu iekšā. Jā, spied sajūgu un aiziet. Aiziet, jā, pareizi. Tagad liekam ātrumā, paņem kloķi. Paņem, jā. Pa malc un sākam braukt, davai. Ko tu dari? Vispār braukt nemāki. Tas stāvīs. Ko tu dari? Pilnīgs lohs, tā tinies ārā no šejienes. Jūs cer? Ces ārā, kas tev saku? Vēlam Jānim labākas sekmes, bet tagad dodamies uz Varakļāniem, kur pieturā sēž 2 parasti jaunieši – Emīls un Ralfs. Tu nezini, kur zāli var dabūt? Es tā dzirdēju, ka restomēns pārdod. Bet tur bez 10 eiro nav ko darīt. Kur mēs tādu naudu dabūsim? Man ir ideja. Bet vai tu esi gatavs darīt visu? Atkarībā, ko tu esi ieplānojis. Mēs pārdosim tavu skūstu par 10 eiro. Skan lieliski! Es arī tā domāju. Nu ko, 10 eiro, malacis? Tu p***ausis ej, tak tu d***st ar to savu skūpstu lohu. Bet Duklāvos,
korumpēts pašvaldības mērs pieņem vairāku miljonu vērtu ceļa rekonstrukciju lēmumus. Sveiks! Šis ir daudz miljonu projekts, par kuru te visi runā, ja? Jā, mēs stāvam uz mūsu māksla darba. Teikšu godīgi, esmu ļoti pārsteigts par rezultātiem. Mēs patiešām centāmies. Skatos, pat dažus bedrus esat aizlāpījuši. Tiešām esmu šokā, kā jūs pa to naudu vēl iekļāvāties tos 5 kilometrus pie manas vasarnīcas nosoltēt. Zin kā, danījums pret danījumu. Jūs tērējat Eiropas fondu līdzekļus, mēs tērējam. Pilnīgi noteikti jūs ieteikšu saviem citiem kolēģiem. Kā mēs paslēpsim, ka nekas nav izdarīts? Par to neuztraucaties. Kā jau norakstīsim uz kādiem slikiem laikapstākļiem, smagajām mašīnām, tur dārgajiem tiem remontdarbu piedarumiem. Par to jums nav jāuztraucās. Zelta cilvēks jūs esat zelta cilvēks. Ļaujiet man paspēs jums rūt. Paldies, es tikai rūpējos par savu pilsētu. Labi, līdz nākamajai reizei. Like, Subscribe, here, comment, citi video. Sugar, how you get so fly?